Viņš šajā skaistā, saulainajā rītā. Tad mūsu dievkalpojuma un sāksim šo dievkalpojumu Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Dziesmu grāmatas atveram 172. Es tevi augstu tikšu, mans Kristu ķēniņ, un slavēšu tavu vārdu mūžīgi mūžam. Žēs, līdzietības pie dusmas, bet dāvāns žēlastībā. Labs kungs pret visiem. Tevi, ko radījis svētie, teici sevi, lai valstība pauž un par vadību nav. Valsts, kas ikvienu, un pietiks, kas saļies. Svētīgs tas cilvēkam pārdoti un grēki izdzēsti, tāpēc pazemosimies Dieva priekšā, visi no sirds lūgdami grēks lūgšanu. Visvarenais Dievs, tev
Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Ja šī ir jūsu patiesa grēksūdze un lūkšana, tad apliecināt to sacīdami jā. Tas Kungs to ir dzirdējis. Kad nu jūs savus grēkus nožēlodami ticībā iepriecināties ar mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus nopelnu. No saviem grēkiem gribat atstāties un Dieva svētajam prātam paklausīt. Tad uz tādu jūsu grēku sūdzēšanu un lūkšanu, sakojot Kristus pavēlē, es pasludinu jums Dieva žēlastību un apliecinu, ka visi jūsu grēki piedoti Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Kā redzat, šodien mums draudzes priekšā ir vairāk jauni cilvēki. Un šodien būs kristības Kristīnai, Sintijai un arī mazajam Oskaram. Un es tagad lūkšu visus nākt šeit priekšā. Un mēs kā draudzi pa to laiku dziedāsim 278. dziesmu. Ja? 278. dziesma. Mazliet šī te, ja? Nu, 278. dziesma. Ja grūti, varbūt var apsēst, tas arī ir veķīšā bērni, ja grūti. Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Kristīgā draugi, iesākumā Dieva gars bija virs ūdeņiem, un viņa vārds radīja gaismu un dzīvību. Arī pie šī ūdens ir Dieva gars, vai šīs māsas, Sintija un Kristīne, un arī mazais Oskars,
tikt atzemdināti jaunai dzīvībai. Kristības mūs savieno ar Kristu viņa nāvē, lai tāpat kā Kristus sava tēva godības spēkā augšām celies, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē. Mēs esam dzimuši grēcīgi cilvēki. Kristības ūdenī, kas savienots ar Dieva vārdu, mēs piedzimstam no jauna kā Dieva bērni un mūžīgās dzīvības mātinieki. Ar ūdeni un svēto garu mēs kļūstam Kristus draudzes locekļi. Dzīvojot ar viņu ļaudīm, mēs augam kristīgā ticībā, cerībā un mīlestībā. Klausīsimies Jēzus vārdus par svētā kristības sakramenta iestādīšanas spēku un vajadzību. Jēzus saka, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tas kristīdami Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, tas mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, es esmu ar jums ikdienas līdz laiku beigām. Kas tic un top kristīts, taps svēts, bet kas netic, tas taps pazudināts. Patiesi, es jums saku, ja kāds neatzimst ūdenī un garā, netikt tam Dieva valstībā. Un tā, ņem Kristīne šo krusta zīmi pie pieres un pie krūtīm par zīmi, kad krustā sistais pestītājs ir arī par tevi cietis, miris un augšām cēlies. Ņem šo krusta zīmi pie pieres un pie krūtīm, Sintie, kad ticība tam, kad krustā sistais pestītājs ir arī par tevi krustā sists, cietis, miris un augšām cēlies. Ņem šo krusta zīmi arī tu, Oskar, kā zīmi, ka arī par tevi Jēzus Kristus ir cietis, miris un augšām cēlies. Āmen. Un piesaucis klāt ļaudis un savus mācekļus, Jēzus tiem sacīja, kas grib sekot man, tas lai aizliedz sevi, lai ņem savu krustu un seko man. Jo, kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs, bet kas savu dzīvību zaudē manis dēļ un evaņģēlija dēļ, tas to glābs. Tad ikvienu, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, arī es apliecināšu sava debes tēva priekšā, bet kas nolieks mani cilvēku priekšā, to es noliekšu arī savu debes tēva priekšā. Izlūksimies Dieva svētību Kristīnai un Sintijai un Oskaram, visi kopā Dievu lūgdami, kā mūsu pestītājs to mūs ir mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Un arī visi kopā Dievu priekšā apliecināsim mūsu kristīgo ticību ar apostoļu ticības apliecības vārdiem. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dievu vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, 3. dienā augšām cēlies no mirušiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Amen. Vai jūs, Sintija un Kristīne, svētajā kristībā vēlaties būt vienotas ar Jēzu Kristu un viņa draudzi
virs zemes. Ja jūs to vēlaties, tad atbildiet sacīdams, es gribu. Vai jūs esat atzinušies trīsvienīgo Dievu, kas mums atklājies savos vārdos un māca kristīgā dzīvošanā izvairīties no ļauna un grēka? Vai gribat būt Jēzus Kristus māceklis, uzticīgas evaņģēliskās luteriskās draudzes loceklis, ko Jēzus Kristus ir atpestījis, un turēties pie Dieva vārdiem un svētajiem sakramentiem? Ja jūs to esat apņēmušās, tad to apliecināt sacīdamas jā ar Dieva palīgu. Tad kristīsim šīs māsas pēc mūsu kunga Jēzus Kristus pavēles un viņa apsolījuma. Es tev kristīju, Sintija, Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Es tev Kristīne, Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Visvarenais Dievs, mūsu kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas jūs ir atzemdinājis ūdenī un garā, lai jūs pasargā uz mūžīgo dzīvību. Vai tiesi vai nāksi, kungs sargās tevi no šī brīža līdz mūžībai. Āmen. Savā amata pilnvarā es pasludinu, ka jūs esat uzņemtas par pilntiesīgām locekliem evaņģēliskajā luteriskajā baznīcā un šajā Derbijas draudzē. Esi uzticīgs līdz nāvei, es tev došu dzīvības vainagu, saka mūsu pestītājs Jēzus Kristus. Marka evaņģēlijā lasām. Un tie nesa bērniņus pie Jēzus, lai viņš tiem pieskartos, bet mācekļi tos norāja. Jēzus to redzēdam sadusmojās un tiem sacīja, laidiet bērniņus pie manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Patiesi es jums saku, kas Dieva valstību nesaņems kā bērniņš, tas nekad neieies tajā. Un viņš to sakām pa rokas tiem uzlika un tos svētīja. Kristīgie vecāki un krustvecāki, ja gribat, ka jūsu bērnu, Oskaru Artamasu, kristīs šajā svētajā ticībā Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā un apsoloties jūsu bērnu ar Dievu palīgu, kā audzināt un mācīt, lai viņš šajā ticībā, kā to apliecina evaņģēliskā luteriskā baznīca, paliktu un augtu, tad atbildiet sacīdami, es gribu. Tad kristīsim jūsu bērnu pēc mūsu kunga Jēzus Kristus pavēles un apsolījuma. Pārdzīvojums, vai ne? Jā. Nu, es tev Kristu Artamas, Oskar, Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Visvarenais Dievs, mūsu kunga Jēzus Kristus Tēvs, lai tevi atzemdina ūdenī un garā, lai tevi pasargā uz mūžīgo dzīvību. Vai tiesi vai nāksi, kungs sargās tevi no šī brīža līdz mūžībai. Āmen. Lūkas evaņģēlijā lasām, kad nu visi ļaudis likās kristīties un arī Jēzus bija kristīts, tad viņam Dievu lūdzot debesis piekaiši atvērās. Un svētais gars redzamā veidā uz viņu kā balotis nolaidās un balss atskanēja no debesīm. Tu esi mans mīļais dēls, uz tevi man labs prāts. Tāpat kā Jēzus kristībā arī mēs drīkstam dzirdēt un zināt, ka esam Dieva mīļotie dēli un meitas. Un šodien Dievs saka, Sintija un Kristīne, jūs esat manas mīļotās meitas, uz jums man labs prāts. Oskar Artamas, tu esi mans mīļotais dēls, uz tevi man labs prāts. Mūsu kungs un pestītājs Jēzus Kristus saka,
Es esmu pasaules gaisma. Kas seko man, tas nestaigās tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma. You have cross? Jā, jā, okay. Jā. We have cross for us. Okay. Just place it here. Okay. Kungs Jēzu Kristu, tu ar savu krusta nāvi esi mūs atpircis un darījis par Dievu bērniem. Lai šis krustiņš tavam bērnam, tavai meitai vienmēr atgādina, ka viņa ir kristīta tavā vārdā, pieder tev un tavā mīlestībā un aizsardzībā ir. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen. Un tagad visi lūksim Dievu. Visvarenais un mīļais Dievs Tēvs, mēs tev no sirds pateicamies, ka tu savu draudzi žēlīgi uztur un vairo, un arī šīm māsām esi devis atzimšanu svētajā kristībā, un esi viņas pieņēmis par savām meitām, un Oskaru par savu dēlu, un visu kopā par mūsu debesu valstības mantiniekiem. Mēs tev lūdzam aizstāvi un uzturi viņus šai žēlstībā, ka viņi nekad tevi neatstātu, bet vienmēr dzīvot pēc tava prāta un beidzot saņemt tavu apsolījumu un piepildījumu tavā mūžīgajā valstībā. Svētī arī bērnu vecākus, krustvecākus, lai bērnam nekad nepietrūktu mīlestības un padoma. Un palīdzi arī mums, visai draudzei, viņu sirsnīgi uzņemt mūsu vidū un vienmēr apzināties, ka tu esi mūsu galva, bet mēs savā starpā locekļi, kurus tu esi atpestījis ar mūsu kungu Jēzu Kristu. Āmen. Un tevi, mīļā Verbijas draudze, un ikvien tās locekļus lūdzu un Kristus vārdā aicinu šīm jaunajām draudzes locekļiem, Sintijai un Kristīnai un Dieva saimes loceklim Oskaram, vienmēr un labprātīgi rādīt priekšzīmi, sniegt palīdzību un mīlestību, lai mūsu vainas dēļ neietu citu pazušanā. Raudzīsimies, lai viņi pie mums vērotu kristīgu dzīvi. Neieviedīsim viņus kārdināšanā ne ar vārdiem, ne ar darbiem, bet paskubināsim visās lietās un Dievam patīkamās lietās. Tā ar Dievu palīgu mēs visi kopā paliksim pastāvīgi evaņģēlija ticībā, un jo dienas jau vairāk pieaugsim kā Kristus locekļi, mūsu kunga un mūsu draudzes galvā. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu par tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru. Āmen. Varam atgriezties savās vietās. Gods Dievam augstībā. Lai slava Dievam ir un gods par viņa žēlastību. Vairs negaida mūs bargais sots, bet Tēva mīlestība. No Dievam ir uz mums labs prāts, jo visur miers tiek sludināts un naidam nav vairs varas. Tas kungs, lai ir ar jums. Lūksim Dievu. Kungs mūsu pestītāji, godības Dievs, mīlestības Tēvs, tu vienīgais miera avots, dari mūs par miera nesējiem un tavas valstības lieciniekiem. Pildi mūsu sirdis ar tavas pestīšanas prieku. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dēlu, kas ar tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību. Āmen. Āmen. Apsēdīsimies. Svētīgi tie, kas Dievu vārdu dzird un pasargā, un klausīsimies Dievu vārdu, kas rakstīts vecajā derībā, pravieša Zaharijas grāmatā 9. nodaļā, kur no 9. panta lasām. Līksmo vareni Ciānas meita, klaigā Jeruzalemes meita, redzi, tavs ķēniņš pie tevis nāk,
Viņš ir taisns un glābējs, pazemīgs, uz ēzeļa jāja, uz ēzeļa mātes kumeļa. Es iznīdēšu Efraima ratus un Jeruzalemes zirgus, tiks iznīdēti karaloki, un tautām tiks pavēlēts miers. Viņa valstība no jūras līdz jūrai, un no upes līdz upes malai, līdz zemes malai. Man ar tevi ir asins derība, tādēļ es izvilkšu tavus cietumniekus no bedres, kurā nav ūdens, atpakaļ savā cietoksnī, cerīgie cietumnieki. Jau šodien es saku, 2 kārt tev atmaksāšu. Āmen. Jaunajā derībā vēstulē romiešiem mēs lasām apustuļa Pāvila vārdus. 7. nodaļā no 15. panta viņš saka šādi. Es neapjēdzu, ko pats daru, jo es nerīkojos tā, kā gribu, bet daru to, ko pats ienīstu. Bet ja daru to, ko negribu, tad es piebalsoju bauslībai, ka tā ir laba. Tad es vairs neesmu tas darītājs, bet grēks, kas mājo manī. Es zinu, ka manī, tas ir manā miesā, nemājo labais. Es gan varu gribēt labu, bet piepildīt nevaru. Nevis to labo, ko gribu es daru, bet rīkojos ļauni, kā pats negribu. Un ja es daru to, ko negribu, tad ne jau es to daru, bet manī mītošais grēks. Es saskatu šādu likumu. Kad gribu darīt labo, man piestājas ļaunais. Pēc sava iekšējā cilvēka es ar prieku piekrītu Dieva bauslībai. Bet savos locekļos es manu citu likumu, kas karo pret manu prāta likumu un sagūsta mani tajā grēka bauslībā, kas ir manos locekļos. Es nožēlojamais cilvēks, kas mani izraus no šīs nāvei padotās miesas. Pateicība Dievam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen, āmen. Un tagad atšķirsim mūsu dziesmu grāmatas un dziedāsim 419. dziesmu. 419. dziesma, 2., 3., 4. pants. Četrsimt 19, 2., 3., 4. Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Mateja evaņģēlija 11. nodaļā no 16. panta lasām. Jēzus sacīja, kam lai es šo paudzi pielīdzinu? Tā pielīdzināma bērniem, kas sēž tirgus laukumā un sauc uz līdzbiedriem. Mēs jums stabulējām, un jūs nedejojāt. Mēs jums dziedājām raudu dziesmu, un jūs nevaimanājāt. Nāca Jānis, viņš nedzēda, nedzēra, bet tie saka, viņā ir demons.
Nāca cilvēka dēls, viņš ēd un dzer, un tie saka, redzi, izēdājs un vīna dzērājs, muitnieku un grēcinieku draugs. Bet gudrības darbi ir pareizi. Tajā pašā laikā Jēzus sacīja, es slavēju tevi, Tēvs, debes un zemes kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudrajiem un saprātīgajiem, un tās atklājas bērniņiem. Jā, Tēvs, šādi ir izpaudusies tava labvēlība. Mans Tēvs man ir devis visu, un neviens nepazīst dēlu kā vien Tēvs, nec Tēvu kā vien dēls, un kam dēls vēlas to atklāt. Nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, un es jūs atvieglināšu. Uzņemieties manu jūgu un mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un sirdī pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Jo mans jūgs ir tīkams un mana nasta viegla. Aleluja. Un draudz saka, aleluja, aleluja, aleluja. Apsēdīsimies. Mēs visi bērnībā esam spēlējuši kādas spēles. No cirka, jeb angliski viņš ir Snakes and Ladders, un dambretes līdz šaham, no paslēpēm līdz kariņiem, no klasītēm līdz sunīšiem. Arī Jēzus laikā bērni rotaļājās, lai gan viņu rotaļas atšķīrās no mūsdienās ierastajām. Tirgus laukums bija viena no tām vietām, ko bērni ne tikai palīdzēja vecākiem, bet brīvojos brīžos rotaļājās, atdarināja pieaugušos un izspēlēja dažādus dzīves notikumus. Piemēram, meitenes stabulēja, lai zēni dejotu kāzu dejas, līdzīga kā pēc tā laika parašas pieaugušie vīrieši to darīja kāzās. Un savukārt zēni dziedāja raudu dziesmas, un meitenēm bija jāvaimanā, kā to darīja sievietes bērēs. Tā laika tuvo austrumu kultūrā uz bērēm pat nolīga profesionālas vaimanātājas, lai sēras būtu dzirdamas ļoti tālu. Bērni to redzēja un atdarināja. Un tieši šādu bērnu rotaļu aino Jēzus. Un viņš to izmanto, lai raksturotu savu paudzi, kurai nebija pa prātam ne Jānis Kristītājs, ne viņš pats. Jēzus salīdzina savu paudzi ar kaprīziem bērniem, kuri negrib iesaistīties nevienā rotaļā. Lai ko citi darītu, viss ir slikti. Dievs sūtīja Jāni Kristītāju. Viņš uzturējās tuksnesī un bija tērpies kamieļu vilnas drēbēs. Tas visai tautai uzreiz atsauca atmiņā pravieti Eliju. Jānis ēda ļoti askētiski, siseņus un medu, vīnam pat nepieskārās. Daudzi cienīja viņa askētisko dzīvesveidu, tomēr viņa aicinājums uz grēku nožēlu un dzīves virziena maiņu daudziem šķita pārāk radikāls. Liela tautas daļa tam neatsaucās. Tāds viņiem nederēja. Tad Dievs sūtīja savu dēlu. Viņš pastāvīgi pulcēja ap sevi ļaužu pūļus, piedalījās svētku mīlestos, vienreiz pat pārvērta ūdeni vīnā, bet tautai atkal nebija labi. Viņu nosauca par izēdāju un vīna dzērāju. Daudziem nepatika Jēzus gatavība sēdēt mīlestos pie viena galda ar tiem, kurus citi nicināja. Tādēļ viņš iemantoja vēl otru iesauku – muitnieku un grēcinieku draugs. Šodien mēs droši vien domājam, ka tas tāds pozitīvs vērtējums, tajā laikā tas nebija pozitīvs. Daudzi labprāt nāca pie viņa klausīties, taču vairums nevēlējās mainīt savu dzīvi. Arī tāds viņiem nederēja. Sakiet, bet kā ir ar mums? Ja kāds uzdotu
šo jautājumu mums, mēs droši vien atbildētu. Mēs sekojam Jēzum. Bet vai tā ir? Padomājiet, vai nav tā, ka mēs bieži vērtējam cilvēkus un idejas pēc tā, cik labi tās iekļaujas mūsu priekšstatā par saprātīgu līdzsvaru? Svarīgi taču ir nekrist galējībās, vai ne? No vienas puses mēs baidāmies kļūt pārāk stingri. No otras puses baidāmies pazaudēt to, ko uzskatām par svarīgu un patiesu. Citādi drīz vien vispār nesapratīsim, ko mēs vispār baznīcā darām. Mēs mēdzam citus ātri ielikt plauktiņos. Raugoties uz evaņģēlija tekstu, viens izklausās pārāk stingrs un kategorisks savās prasībās, otrs varbūt pārāk iecietīgs. Un tomēr viņi abi bija Dieva sūtīti. Ja Jānis Kristītājs mums šķiet pārāk prasīgs un kategorisks, tad kā jūs vērtējat viņa atbildi romiešu okupācijas armijas karavīriem, kad tie jautāja, ko viņiem darīt? Jānis atbildēja: neizspiediet naudu un neapsūdziet nepatiesi, bet esiet mierā ar savu algu. Un tas neizklausās pēc cilvēka, kurš vienkārši nosoda visu pēc kārtas, vai ne? Savukārt Jēzu grūti nosaukt par pārmērīgi iecietīgu, kad viņš saka: ik viens, kas uzlūko sievieti ar iekāri, jau ir pārkāpis laulību ar viņu savā sirdī. Redziet, Jāni Kristītāju nevar vienkārši raksturot kā pārlieku stingru cilvēku, un Jēzu nevar vienkārši nosaukt par pārlieku iecietīgu. Viņi abi nāca no Dieva. Jēzus paudze neatteica Dievam tāpēc, ka viņš runātu nesaprotami. Viņi atteica tāpēc, ka abi sūtņi neiekļāvās viņa priekšstatos par to, kādam vajadzētu būt Dieva vēstnesim. Problēma nav tajā, ka mēs esam pārāk konservatīvi vai pārāk liberāli. Problēma sākas tad, kad Dieva vārdu vai vēsti vērtējam pēc savām iepriekš pieņemtajām kategorijām. Dieva vēsts mums var šķist pārāk vienkārša, lai to uztvertu nopietni, vai pārāk prasīga, lai mēs to attiecinātu uz sevi. Tā var šķist pārāk ikdienišķa, lai tai pievērstu uzmanību, vai pārāk radikāla, lai mēs tai paklausītu. Mums pat ir grūti aptvert, cik bieži mēs nodarbojamies ar citu šķirošanu un salikšanu pa plauktiņiem. Viens nav labs viena iemesla pēc, cits cita iemesla pēc, un tā bezgalīgi. Jautājums ir, vai mēs patiešām vēlamies ļaut Dievam kaut ko mainīt mūsu dzīvē? Vai mēs patiešām vēlamies ļaut Dievam kaut ko mainīt mūsu dzīvē? Vai meklējam ieganstu palikt tādi, kādi esam, un justies labi ar savu izvēli? Mēs bieži domājam, ka problēma ir apstākļos, taču nereti problēma ir tajā, ko mēs patiesībā vēlamies, ko mēs neizsakam vārdos, bet kas mums ir svarīgāk. Ir kāds stāsts par divām tirgus sievām. Vasara, tāda kā šeit, Derbijā, vēl mazliet karstāk, varbūt tā kā Londonā. Vasara, svelme, divas sievas stāv tirgus laukumā, kaut ko tur pārdod. Viena noslauka sviedrus no pieres un saka otrai: cik labi būs debesīs, tur nebūs karsts. Un tā otra paskatās uz viņu un saka: jā, bet tur nebūs tirgus. Un patiesi, kas mums ir svarīgāk?
meklēt Dievu prātu, vai atrast attaisnojumu atteikumam un mierīgi bez sirdsapziņas pārmetumiem dzīvot tālāk. Un tomēr Kristus nenovēršas no šādām tirgus sievām. Viņš nenovēršas arī no mums. Viņš nāk pie nogurušajiem, apjukušajiem, dzīves nastu nospiestajiem cilvēkiem. Jā, dažreiz arī mēs rīkojamies līdzīgi bērniem tirgus laukumā. Apostols Pāvils šo pašu cīņu atpazīst arī sevī. Viņš atzīst, nevis to labo, ko gribu es daru, bet rīkojos ļauni, kā pats negribu. Un ja es daru to, ko negribu, tad ne jau es to daru, bet manī mītošais grēks. Un beigās viņš pat izsaucas izmisumā, es nožēlojamais cilvēks, kas man izraus no šīs nāvei lemtās miesas. Bet viņš nepaliek tur. Viņš tūlīt atbild, jo Dievs viņam ir dāvājis šo atrisinājumu. Pateicība Dievam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Ir svarīgi saskatīt šo problēmu mūsos. Kad to atpazīstam sevī, mēs vairs nevaram paļauties tikai uz sevi. Ziniet, pirms kādu laiku bija, Latvijā bija vēlēšanas, un tur viens no tādiem vēlēšanu lozungiem bija paši būsim kungi savā zemē, vai paši sev laimi kalsim, vai kaut kā tam līdzīgi. Ja? Mēs paši. Un šeit mēs pamazām nonākam pie tās atziņas, kamēr ir tas mēs paši, ja? Vai kā mazi bērni saka, es pats, vai ne? Tas ir ļoti svarīgi bērnu attīstības procesā, ja? Ka viņš sāk pats kaut ko darīt. Bet ja pieaugušais mēs visu laiku tikai sakam, es pats, mēs ātri vien sākam saprast, kur mēs nonākam ar to es pats. Ja? Kļūst skaidrs, cik ļoti mums ir vajadzīgs glābējs. Un tieši tad mēs spējam sadzirdēt Jēzus aicinājumu nākt pie viņa. Jēzus necenšas izpatikt cilvēkiem. Viņš nepadara savu vēsti, kā mēs šodien teikt, pieņemamāku. Tomēr viņš nepārstāja aicināt. Viņš redz cilvēku patiesās vajadzības. Tāpēc arī tad, kad viņi pārprot, noraida un ignorē, viņš nepārstāja aicināt. Varbūt tieši tāpēc, ka Jēzus nāk no Dieva, viņš var izteikt pateicību Tēvam brīdī, kad cilvēciski raugoties vajadzētu būt izmisumā par mazu atsaucību. Es tevi slavēju, Tēvs, debes un zemes kungs, ka tu šīs lietas esi apslēpis gudrajiem un saprātīgiem un atklājis tās bēdniņiem. Jā, Tēvs, šādi ir izpaudusies tava labvēlība. Dievs neatklājas tiem, kuri domā, ka jau zina visu par viņu. Viņš atklājas tiem, kuri kā bērni ir gatavi saņemt to, ko paši nevar izdomāt vai nopelnīt. Bērniņa ticība nav īpašs garīgs sasniegums. Tā ir gatavība saņemt. Bērniņa ticība ir gatavība saņemt. Kas tad ir šie bērniņi? Tie nav cilvēki, kuriem dzīvē nav problēmu. Tie nav cilvēki, kuri visu saprot. Tie cilvēki, kuri beidzot atzīst, ka paši nespēja nest visu savās rokās. Tāpēc viņi atsaucas un nāk pie Kristus. Un ko viņi tur atrod? Ne nosodījumu, ne vēl vienu prasību sarakstu, ne pārmetumu par to, ka līdz šim nav klausījuši. Viņi dzird vārdus: nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, un es jūs atvieglināšu. Jēzus nesaka: nāciet pie manis visi, kas esat visi sapratuši. Viņš nesaka: nāciet pie manis visi, kas beidzot esat kļuvuši paklausīgi. Nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, un es jūs atvieglināšu. Un vēl, mans jūks ir tīkams un mana nasta viegla. Pirmajā brīdī tas izklausās paradoksāli. Kā jūks var būt tīkams un nasta viegla? Jēzus nesola dzīvi bez nastām. Viņš nesola dzīvi
bez slimībām, viņš nesola dzīvi bez zaudējumiem. Viņš nesola dzīvi bez pārdzīvojumiem. Kad Jēzus aicina uzņemties viņa jūgu, viņš neaicina mūs iet vienus. Viņš pats iet kopā ar mums. Un kad mūsu spēki pietrūkst, viņš nes arī mūs. Kāds vecs mācītājs arī stāstīja stāstu par zēnu, kurš kopā ar tēvu devās pārgājienā kalnos. Ne jau klintīs, bet tādos, kā mēs teiktu, zaļa apaugušos kalnos. Ja? Zēns sākumā skrēja tēvam pa priekšu, pētīja taku un jutās liels un stiprs. Bet kalns turpināja iet uz augšu. Ceļš kļuva ar vien stāvāks, saule karsēja, mazās kājiņas kļuva smagas, elpa kļuva straujāka. Zēns sākumā gāja tēvam pa priekšu, skrēja, tad gāja kopā. Tēvam beigās sāka tā kā iepalikt. Beidzot viņš apstājās, acīs sariesās asaras, un viņš sacīja: tēti, es vairs nevaru. Tēvs nepārmet un neteica: es taču brīdināju tevi. Viņš vienkārši pietupās, paņēma dēlu uz rokas un turpināja ceļu. Zēns apķērās tēvam ap kaklu, nolika galvu viņam uz pleca un pēc brīža ievēroja, ka taka vēl ar vienu ved uz augšu. Tēti, viņš jautāja, vai tev nav grūti mani nest? Tēvs uz mirkli apstājās, paskatījās dēlam acīs un sacīja: ir gan, bet tu neesi nasta. Tu esi mans dēls. Un tieši tā Kristus raugās uz mums. Mēs bieži nākam pie viņa noguruši, apjukuši, ar smagu sirdi, domādami, ka esam kļuvuši Dievam par nastu. Bet viņš saka: nāc pie manis. Tu neesi man nasta, tu esi mans. Un, mīļā draudze, šodien mēs piedzīvojam, ka šīs divas sievietes atsaucās Kristus aicinājumam. Kristībā Dievs viņas ir aicinājis tāpēc, nav aicinājis tāpēc, ka viņas būtu visu sapratušas vai, kā saka, kļuvušas pilnīgas. Viņš ir aicinājis un uzņēmis viņas savā ģimenē tāpēc, ka Dievs viņas mīl. Kristībā viņš tam saka: tu esi mans bērns, tu esi mana meita. Un pēc brīža šis pats Kristus aicinās arī mūs pie sava galda. Ne tāpēc, ka mēs būtu stipri, ne tāpēc, ka mēs vienmēr būtu uzticīgi, ne tāpēc, ka mums nebūtu nastu, bet tāpēc, ka viņš ir žēlsirdīgs. Tāpēc, ja šodien esam noguruši no savām cīņām, no dzīves rūpēm un sarežģījumiem, atsauksimies Kristus aicinājumam. Nāciet pie manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, un es jūs atvieglināšu. Jo viņam mēs neesam nasta. Mēs esam viņa bērni, viņa dēli un meitas. Āmen. Atšķirsim dziesmu grāmatās 403. dziesmu. 403. dziesma, un dziedāsim 2., 3., 4. pantu. 403. dziesma.
Nolieksim galvas lūkšanā. Dzīvības Dievs un debes Tēvs, mēs šodien nākam Tavā priekšā no dažādām vietām un dažādiem dzīves ceļiem. Daži sirdis ir prieka pilns un pateicības, citi šodien tikko spēja noturēties ticībā un cerībā. Vieniem šī parasta svētdiena, citiem katrs solis smags un nedrošs. Tu pazīsti mūsu katru. Tu zini mūsu rūpes, mūsu nogurumu, mūsu klusās sāpes. Paldies, ka Tavs dēls aicina, nāciet pie manis visi, kas esat norūpējušies un zem smagas nastas. Palīdzi mums nākt pie Jēzus ar atvērtu sirdi un atrast mieru Tavā mīlestībā. Mēs pateicamies Tev par kristībām, kurās šodien esam piedzīvojuši Tavu žēlastību. Paldies, ka Tu esi pieņēmis savā ģimenē šīs divas māsas, Kristīnu un Sintīju, kā arī mazo Oskaru Artemasu, nosaucot viņus par saviem. Stiprini viņus ticībā, sargā viņus savā mīlestībā un palīdz arī mums visiem ar vienu no jauna dzīvot no savām kristībām, atceroties, ka mēs neesam vieni un neesam atstāti, bet piederam Tev. Mēs lūdzam par saviem bērniem, par tiem, kuri aug mīlestībā un drošībā, un par tiem, kas pazīst bailes, vientulību un trūkumu. Mēs lūdzam par jauniešiem, kuri meklē savu ceļu, un par vecākiem, vecvecākiem, krustvecākiem, kuri nes rūpes par viņiem. Dari mūsu draudzi un mājas par vietām, kur bērni un pieaugušie var sastapt Tavu mīlestību. Mēs lūdzam par visiem, kuri šodien nes smagas nastas, par slimajiem un vientuļajiem, par sērojošiem un nomāktiem, par tiem, kuri zaudējuši darbu vai cerību, par tiem, kuri attiecības ir ievainotas, un par visiem, kuri klusībās sevī saka, kungs, es vairs nevaru. Dāvā viņiem cilvēkus, kuri līdzās palīdz viņiem nest nastas, un ļauj viņiem piedzīvot Tava dēla tūmu. Mēs lūdzam arī par savu draudzi, par savām ģimenēm un par visu baznīcu. Mēs lūdzam un pieminām mūsu arhibīskapu Kārli Žolu. Mēs lūdzam arī par Lielbritānijas un Īrijas apgabalu prāvestu Imantu Miezi. Un šodien par Grand Rapidu draudzi ASV un mācītāju Aju Grēmu, kā arī par Gulbens draudzi un tās mācītāju Ilgvaru Matīsu. Māci mums nepaiet viens otram garām, bet nest citām nastas un iedrošināt viens otru ar Tavu evaņģēlija cerību. Paplašina arī mūsu sirdis visai pasaulē. Mēs lūdzam par tiem, kur vārdus nepazīstam, vai kuru ciešanas Tu zini. Par kara, par vardarbības un netaisnības skartajiem, par bēgļiem, par vajātajiem un izmisušajiem. Mēs lūdzam par visu Tavu radību un par zemi, kuras dāvanas uztur mūsu dzīvību. Kungs Jēzu Kristu, kad mūsu spēku pietrūkst, nes arī mūs. Un turi mūs savā žēlstībā līdz tai dienai, kad visas mūsu ciešanas un nastas būs noliktas Tavā valstībā, un mēs mūžīgi priecāsimies Tavā klātbūtnē. To lūdzam Tavā svētajā vārdā. Āmen. Apsēdīsimies. Un tagad uzklausīsim dažus ziņojumus. Tātad dievkalpojumi šeit, Derbijas draudzē, notiek katra mēneša 1. svētdienā 11. Nākošais dievkalpojums tātad būs 2. augustā 11. un tad kalpos Lielbritānijas un Īrijas apgabala prāvests Imants Miezis. Un arī ziņojumi par nākamajiem dievkalpojumiem ir skatāmi mūsu draudzes Facebook lapā. Ja neesat tur parakstījušies, varat parakstīties uz to. Un dievkalpojumi ir skatāmi arī mūsu draudzes Facebook un YouTube kanālos, un arī tur varat parakstīties. Un jūlijā mums ir 3 jubilejas draudzē. 3 cilvēki svin jubilejas. Un jubilāris ir Ausma Krauče, tātad sveicam, jā. Otrajā jūlijā, vai ne? Jā. Un 3. jūlijā Sintijai.
Un 20. jūlijā Kristīnai. Jā, nu, brīdišķīgi. Jā. Tad vēl ziņojumos. Ziniet, sakarā ar visām šeit draudzes mācītāju maiņām mums ir radusies neliela neskaidrība par draudzes grāmatu, draudzes locekļu sarakstu. Un tāpēc mēs esam sagatavojuši tabulu, un tuvākā laikā mēs jums izsūtīsim tātad vārds, uzvārds, kontakta informācija. No jauna mēģināsim apzināt mūsu draudzes locekļus, ja? Lai mums būtu rīktīgi pilnīgi skaidrība, ja? Kas mēs esam, ja? Un kur mēs esam. Ja? Un šodien arī, jūs redzat, man dzīves biedri Vitas palūkāt. Tad šoreiz mums bija tā iespēja arī abiem atbraukt, un Vita pirmo reizi Derbijā, trešo reizi Anglijā vispār. Jā, mazliet samulsis. Man ļoti patīk šeit. Es ļoti priecājos, ka es beidzot esmu kungs mīļajā draudzē. Paldies! Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, lai pasargā jūs sirdis un domas Jēzu Kristu. Āmen. Un tagad dziedāsim pateicības dziesmu, un tā būs 367. dziesma. Ja? Atšķirsim dziesmu grāmatā 367. dziesmu. Un dziesmas laikā tad jau noskaņosimies nākt pie Dieva galda. Ja? Tas kungs, lai ir ar jums. Paceliet savas sirdis. Sacīsim pateicību Dievam, savam kungam.
Tiešām tā ir labi un tā piederas un ir svētīgi, ka Tev visspēcīgais Dievs, mūžīgais Tēvs, visos laikos un visās vietās pateicam. Tu ar dēlu un ar svēto garu esi mūs radījis un atpestījis un svētdarījis. Tāpēc mēs līdz ar visiem eņģeļiem un debesu pulkiem slavējam Tavu godību dziedādami. Mūsu kungs Jēzus Kristus tai naktī, kad viņš tika nodots, ņēma maizi, pateicās un pārlauza un deva to saviem mācekļiem sacīdams: Ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums top dota, to dariet mani pieminēdami. Tāpat viņš arī ņēma biķeri pēc vakarēdiena, pateicās un tiem to deva sacīdams: Ņemiet un dzeriet visi no tā. Šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums un par daudziem top izlietas par grēku piedošanu. To dariet, cik kārt jūs to dzerat, mani pieminēdami. Mēs Tev piesaucam, žēlīgais debes Tēvs, svētī svēto mīlestību visiem, kas pie Tava galda sapulcēti, no šīs maizes ēdīs un no šī biķera dzers, un līdz ar to būs vienoti ar Tavu dēlu, mūsu kungu, pēc viņa apsolījuma. Āmen. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Cik kārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludināt tā kunga nāvi, tiekams viņš nāks, tā kunga miers, lai ir ar jums visiem. Āmen. Ak, Tu, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies, apžēlojies par mums. Ak, Tu, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies, apžēlojies par mums. Ak, Tu, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, dod mums savu mieru. Āmen. Ticībā taisnotiem mums ir miers ar Dievu, ar mūsu kungu Jēzu Kristu, kas mūs ievedis viņa žēlastībā. Kunga miers, lai ir ar jums vienmēr, un sveiksim viens otru ar miera sveicienu, sakot: miers ar tevi. Miers ar tevi. Miers ar tevi. Miers ar tevi.
Nāciet visi sataisīts. Zini, ko darām? Tu nāksim aiziet, varbūt, ja? Es pieņemšu sākumā. Kaut kas uzlikšu. Mēs taisām vīnu pēc tam, kā beigās, ja? Es to paslūdzu Dievu žēlastību, es to grēku piedošanu Dievu Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Es to paslūdzu Dievu žēlastību, es to grēku piedošanu Dievu Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Es to paslūdzu Dievu žēlastību, es to grēku piedošanu Dievu Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Es to paslūdzu Dievu žēlastību, es to grēku piedošanu Dievu Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Ņem un dzer Kristus asins izlietas par tevi. 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 Gan kalni atkāpsies un pakalni saļodzīsies, bet mana žēlastība no tevis neatkāpsies un mana miera derība neļodzīsies, saka Kungs, tavs žēlotājs. Ieiet Dieva miers, lai ir ar jums visiem. Amen. Nāk. Es to pasludinu Dievu žēlastību, es to grēku piedošanu Dievu Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Es to pasludinu Dievu žēlastību, es to grēku piedošanu Dievu Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Es to pasludinu Dievu žēlastību, es to grēku piedošanu Dievu Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Es to pasludinu Dievu žēlastību, es to grēku piedošanu Dievu Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Es to pasludinu Dievu žēlastību, es to grēku piedošanu Dievu Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Amen. Ņem un dzer Kristus asins izlietas par tevi. 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 Ņem un dzer Kristus asins izlietas par tevi.
Ņem un dzer Kristus asins izlietas par tevi. Ņem un dzer Kristus asins izlietas par tevi. Ņem un dzer Kristus asins izlietas par tevi. Jēzus sacīja, es esmu ceļš, patiesības un dzīvība. Neviens nenāk pie tēva kā viens caur mani. Tā nu paliek. Ticība, cerība, mīlestība. Šis 3. Bet lielākā no tām ir mīlestība. Dieva žēlstības dāvanas saņēmuši, iesim ar mieru un kalposim cilvēkiem un Dievam ar prieku. Āmen. Es tev pasludinu Dieva žēlastību un visu tavu grēku piedošanu Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Es tev pasludinu Dieva žēlastību un visu tavu grēku piedošanu Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Es tev pasludinu Dieva žēlastību un visu tavu grēku piedošanu Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Es tev pasludinu Dieva žēlastību un visu tavu grēku piedošanu Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Ņem un dzer Kristus asins izlietas par tevi. 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 Šī ir mīlestība. Nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka Viņš ir mīlējis mūs un sūtījis savu dēlu izlīgumu par mūsu grēkiem. Mūsu Kungam pestītājiem miesas un asins stiprināti, ejiet ar viņa mieru. Āmen. Es tev pasludinu Dieva žēlastību, visu tavu grēku piedošanu Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Ņem un ēd Kristus miesu laustu par tevi. Kā tevi stiprina uz patiesā ticībā uz mūžīgo dzīvību. Ņem un dzer Kristus asins izlietas par tevi. Kā tevi stiprina uz patiesā ticībā uz mūžīgo dzīvību. Āmen.
Pateiciet tam kungam, jo viņš ir mīlīgs. Aleluja! Un viņa žēlastība paliek mūžīgi. Aleluja! Mēs tev lūdzam, kungs, lai tu caur savu debesu dāvanu darbību valdi mūsu garu un miesu, lai mūs vada nevis paša prāts, bet tavu dāvanu spēks, caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dēlu, kas ar tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību. Āmen. Āmen. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev savu mieru. Āmen. Apsēdīsimies un vēl dievkalpojumu noslēgumā dziedāsim 198. dziesmu. Atšķirsim 198. dziesmu un dziedāsim 1., 4. un 5. pantu. 198, 1, 4, 5. Paldies, mīļie, ar to šis dievkalpojums ir izskanējis. Un tagad es aicinu draudz visus kopā, dosimies uz blakus telpu sadraudzības brīdi pie kafijas tas, un es ceru, ka arī kāda kūka varbūt būs. Ja. Vairāk, nebūs varbūt bildi.